Eiropas Savienības prioritātes ekonomikā 2015. gadā ir strukturālās reformas, fiskālā disciplīna un investīciju veicināšana, stāsta Eiropas komisijas viceprezidents, eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis. Lai Eiropas ekonomika pēc krīzes spētu atveseļoties, viens no risinājumiem ir Eiropas komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera 315 miljārdu eiro ekonomikas uzlabošanas plāns. Investīcija plāna ideja ir ar ierobežotiem publiskā sektora resursiem stimulēt daudz lielāku privāto investīciju apjomu. Tā ir tā pamatideja, faktiski mazināt tādu kā privātā sektora nevēlēšanos uzņemties riskus. Jo pašreiz problēma Eiropas Savienības ekonomikā nav likviditātes trūkums vai tas, ka, piemēram, banku sektoram trūktu līdzekļu, par ko kreditēt tautsaimniecību. Problēma ir tas, ka banku sektors to vienkārši nedara un nedara lielā mērā dēļ nevēlēšanās uzņemties riskus. Un tā ir tā problēma, ko ar investīciju plānu faktiski mēs centīsimies risināt. It's a new way of thinking, it's a new way of acting, it's an open invitation to European and international investors, not just within Europe. I think it is an interesting project also for sovereign wealth funds in other parts of the world. I think there's great opportunity, and I hope investors, both public and private, will seize upon this opportunity because we really need to get European economy growing again with a primary goal of getting people back into jobs because there's far too many people today in Europe without a job. Diskusijā dialoga ar iedzīvotājiem tika pārunāti arī jautājumi, kas saistīti ar fiskālo disciplīnu un situācijas attīstību Grieķijā. Timermans, Dombrovskis un Eiropas komisijas komisāra reģionālās politikas jautājumos Korina Krecu pārunāja arī veidus, kā stiprināt Eiropas enerģētisko neatkarību un drošību. I was on Maidan when Euromaidan was there, and I saw all these European flags, these blue flags, yellow stars, talked to many people there, and what the people there want is not to be in the European institutions, to be in the Commission or in the European Parliament, etc. What they want is to live like we live, because they see the way we live is something that they aspire to, because they see our freedom, they see the choices we can make, they see the way we can travel. So those flags don't stand for institutions, they stand for values. And sometimes in the European Union, we underestimate the power of our own values. And we should look more at countries like Ukraine, where these values still have an enormous potential to create positive change. And I believe the fear that exists in Moscow, because it's a lot of fear, is not because they fear blue flags with yellow stars on the Maidan. It's because they fear blue flags with yellow stars on Red Square. Protams, tā reakcija varbūt ir bijusi lēnāka nekā kādā brīdī ir gribēts, bet tomēr svarīgi ir tas, ka Eiropas Savienība pamazām nostiprina to, ka tai ir sava kopējā ārpolitika un drošības politika, kas bija mazāk izteikts pirms 5 gadiem un vispār varbūt nebija pirms 10 gadiem. Ka tagad mēs tiešām redzam, ka Eiropas Savienība ir spējīga īstenot kopējo ārējo un drošības politiku, un tomēr arī šādi ļoti nopietni izaicinājumi, kā Krievijas agresija Ukrainā gadījumā, nonākt pie vienota viedokļa, vienoties par pozīciju attiecībā pret Krieviju, par sankcijām attiecībā pret Krieviju, sākumā politiskām, pēc tam ekonomiskām, vienoties par Krimas okupācijas un aneksijas neatzīšanas politiku. Gan Timermans, gan Dombrovskis ir viensprāts, ka Ukrainai ir jāsniedz palīdzību un jāpanāk, lai atsāktos konstruktīvs dialogs ar Krieviju. Diskusija, kurā piedalījās Eiropas komisijas amatpersonas, ir pirmais dialoga ar iedzīvotājiem pasākums Eiropā, kam sekos līdzīgi arī citās dalībvalstīs.